throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Sveiki visiem, tad es šodien filmēšu 70. serveri 4. sezonu 3. epizodu. Un kā jūs jau tagad redzat, tātad spawnēja diezgan daudz jaunas lietas attaisītas. Tas ir tāpēc, ka ir pienākuši daudz jaunu SMP biedri. Un tas ir forši. Un kas vēl notiks par šo laiku, tātad esmu atkal bijis izmests un atkal pieņemts serverī. Jāsaka liels paldies Džamiram par to, ka bez viņa palīdzības diez vai būtu vairs ticis apakaļ, bet tā kā mēs ar Džamiru esam tā kā draugi, tāpēc man ir lielāka motivācija tā kā filmēt videoklipus saidā. Un tātad man arī daudz laiks tagad ir brīvs, tā kā gaidiet diezgan daudz bieži būs epizodes, un man tā kā plāni jau saplānēt, kā es varētu taisīt savu bāzi. Un tātad līdz ko es esmu pieņemts apakaļ, tad es izdomāju to, ka es visu sākšu pilnībā no jauna. Tātad man spawnā būs arī cita māja, arī cita bāzes vieta būs. Tā kā visu šī videoklipā redzēsiet, kā mēs meklējam savu jauno bāzes vietu. Un arī kā es atradu kaut kur spawnā kādu vietiņu, kuras varētu uztaisīt tā kā savu pagaidu tā kā mitekli jeb māju. Un tad jau es tūlīt būšu atpakaļ varbūt pēc pātrinājuma, kas būšu arī atracis to vietiņu, un tad jau parādīšu, kā viss kopumā izskatās. Nu, ko tad esmu pabeidzis, un tātad šādi tas viss izskatās. Es domāju, ka diezgan smuki būs. Tāds tā kā ciemata veida māja tips būs. Un te iekšā vēl pagaidām vēl top. Un kas vēl te tāds bija? Man bija vēl te balkoniņš. Tātad ar balkonu var redzēt diezgan labi to spawnu. Un kas vēl tāds, ko es esmu attaisījis, tā kā jūs jau redzat, ir tāds maziņš celiņš. Un koku apstādīti, un te otrā pusē es esmu uztaisījis tā kā tādu mazu dīķīti, jeb tādu apskates vietiņu. Diezgan smuki, ko ierakstīt, ko jūs domājat par visu šito. Es domāju, ka es varbūt ar laiku arī nomainīšu to jumtu savādāk, jo man, nezinu, kaut kas tajā jumtā īpaši nepatīk, bet tā vispār kopumā viss ideāli. Un es domāju, tā kā savā īstajā bāzē arī taisīju kaut kādu tikai visu no šitāda stila. Varbūt arī būs vēl vecāks stila mājas. Nu, es domāju, tā kā ciemata taisīt milzīgu, un tāds plāns, ka mēs atradīsim bāzes, domāju, tikai lielākā versija, tā kā papildus šitais būs vēl uz priekšu, tā kā platāk viņa. Un, jā, es domāju, ka būs diezgan interesanti mums tā bāze, arī tur būs diezgan daudz noliktavas, fermas, nu, kas viss ir saistīts ar, tā kā, veco stilu. Šitais ir kaut kāds bišķīt tāds modernāks bišķīt, bet būs gan moderna stila
un arī veco laiku, un es domāju, mēs te varētu aiziet, tā kā mēģināt sarakstīt, tā kā obsidiānus un atrast dimantus, un tad arī aiznesīsim Džamiram dāvaniņu par to, kad ar viņu palīdzību es tiku atpakaļ, un es arī būšu tēt aktīvāks, un jā. Nu ko, tad es beidzot atradu savu bāzes vietu, un tagad es atrodos Nether spawnā. Un kā nonāca pie manīm, piemēram, tie, kas spēlēs Side SMP serverī. Tātad, līdz ko jūs teleportējaties Nether spawnā, tātad ejot pa labi līdz pašam galam, kur bija vienkārši pipars un Diamond Gip bāze. Un jā, re, ko var redzēt, tātad te bija agrāk tā kā Diamond Gip, tā kā ceļš, bet tagad tur ir manējais. Un viņš tā kā līvoja šo SMP, tāpēc, jā, un to ir parādījuši, tātad redzēt, kur pretī ir tā siena uzlikta. Tur tālāk aiziet tā kā viņa bāze, bet kā jūs jau redzat, uzreiz pa labi nogriež turien, tu aizbrauc uz manu vietu. Tātad aizbrauksim tūtas līdz tam manai jaunajai bāzei. Tātad jaunais sveiks. Tātad kāda plāna man vispār šodien ir uztaisīt bāzi, tātad fermiņu un mazliet tādu tā kā piestāti, kur laivas tā kā piecelsies pie ūdens, lai es varu tā kā ceļot tā kā uz citām vietām. Un es atklāju to, kad man nebija ierakstījies tā kā videoklips, kas bija jau atracis savu bāzi, plus arī, kad uztaisīju sev, nu iesāku taisīt māju. Bet nekas, vismaz kaut ko citu padarīsim. Tā, tad uzspaunojoties, es esmu, nu, kad uzspaunojoties šeit, es nonāku tā kā uz šāds liels brīvs salas. Tātad, kā jūs jau redzat, te ir gulta, čests un krāsas, un kā jūs jau redzat, te otrajā pusē ir iesākt tā kā taisīt māju, un es to biju domājis, ka es viņu rekordoju, ka tais, bet izrādās, ka es jau uztaisīju šito pirmo stāvu, un man izrādās, ka neierakstījās. Un kā jūs jau arī redzat, tātad šeit ir lielāka versija, tātad spawnā man bija tā kā, nu, var pateikt ar vienu logu. Tātad reku pievienojās vēl otrā pusē, vēl tāds plašāks. Es domāju, ka lielā versija būtu diezgan smuka.
Jā, un tur aiti, tātad viņi vēl nav pabeigti. Es domāju, ka vēl šajā epizodē izcepsim pogas, plus ieliksim logus un vēl te akmeņus saliksim un durvis vēl ieliksim. Un man plāns ir tā kā šajā vietā tā kā norakti vēl šodien bišķi to kalnu un uztaisīt fermu. Un vēl tāda, ko es vēl esmu atklājis, kas vēl šitā te uz priekšē, jo tur ir village. Tātad mums ir paveicies tā kā viņš to tas parādīšu, tu ko redzēt, tu ko tie sprūst koku laikam, vai kā viņas sauc tiek. Man tā šeit, ka viņi tā arī sauc, vai kaut ne, sprūst, ja nebija. Vai arī bijis, nezinu. Labi, vienalga. Un jā, rekur village tepat tās ir. Un tur ir diezgan milzīgs kalns. Un arī diezgan tā kā plaša tā kā lauks. Un tātad es parādīšu arī, kur es gribu uztaisīt savu to maziņo ostiņu. Un jā, tad arī gaidat bieži epizodes, jo tāpēc, ka man ir diezgan daudz kas ieplānots uz šo sezonu tā kā sataisīt, tāpēc jā, un man šitā vieta arī vairāk patīk, ja atcerieties man iepriekšējo veco bāzi, tātad tur bija purvs, un tur nebija tik līdzens kā šiten, un te izsirs tā kā vairāk koki. Tāpēc man negribējās tur visu rakti un tam līdzīgi. Pēc izdomāju, ai labi, sākšu visu no jauna pilnību. Un tātad šeit, kur te laiva, es domāju to mazo piestātnītu uztaisīt, tāda mini. Un šeit, kur ir, un tur es domāju uztaisīt tā kā bākas apmēram. Jā, es varētu bākas, lai citi varētu redzēt, jo tur ir uz priekšu, paldies, tur ir kāda cita bāze. Kaut kur tur arī laikam bija kaut kur ļoti tālumā. Un es domāju, ka es varētu it kā ķerties klāti visam šitam. Un jā, tad man gulti ir līdzi droši vispēc, ja nu beigās paliek nakts. Un es domāju, varbūt es aizbraukšu tagad tur tālāk gabliņu uz priekšu uz tā kā nu ne aiz, bet tā kā sniegbajumu, kur ir arī tie polārlāči un tur tās seglas, jo man pārsvarā sastāvēs vairāk bāzi no eglas kokiem, tā kā viss. Nu ko, tātad es atpakaļ bāzē, un es savācu kopā 4 stakus un 15. Un es vēl pie reizes, kamēr atnācis uz bāzes, ir tā kā ieliku 7 akmeņus plus smiltis, lai es varētu tā kā šai māju pabeigt. Tā kā pirmo stāvu, plus vēl ieliku rekur te durvis. Un jūs jau jautāsiet, kāpēc te ir kabelstons. Tātad kabelstons te ir tāpēc, ka te būs ceļš, un lai viņš tā kā saskaņotos kopā. Un es domāju, kad es nākošajā epizodē izveidošu to ceļu, tā kā ies uz to ostiņu, plus te būs apkārt ļoti daudz koki. Un jā, tāpēc es tevi pastīšos, cik mums vispār daudz kopumā viss ir tā kā izcepies. Te vēl kaut kas cepās. Es domāju, ka te ir pietiks. Nevajag mums vairāk arī cepot, jo mums ir papildus vēl, kur te palika.Eko 11 stīkli. Un pasīsimies, vai mums cerams, kad ar to viss pietiks. Nu jā, nepietiks, tad nekas. Uztaisīsim. Nu ne uztaisīsim, bet izcepsim tā kā papildus vēl visu. Un jā, pie reiz arī es sastaisīs tā kā kāpnes. To tas jūs sapratīsiet kāpēc. Ja jūs atceraties, kā man pirmā bāze, nu tā es spawnā izties, tātad man bija stūros salikts viss šādi. Lai dizainam būtu. Un, jā, saliksim, es domāju, teikt, pirms apkārt šos akmens kāpnes, jo tas iedos tā kā smukāku dizainu. Un arī, protams, rakstiet komentāros, ko jūs gribēsiet, lai es nākošam epizodēm uzceļu, tā kā tāda village veidā.
Nu, jo man ir domas arī plāns nākošajā, varbūt tas uz kādām citām epizodēm arī būs tā kā taisīšana. Tā kā kaltuves, tā kā jūs jau zinat, agrākos laikos tā kā karaļu valstīs bija tā kā kaltuves, kur kala visādus zobenus un arī tos armorus. Un arī būs zirgstaļi, arī noliktavas. Un es domāju, ka tas nolikta varbūt tās uz nākošo arī epizodē sākšu taisīt, jo man papildus tie ceļi jāizveido. Varbūt tas arī tos ceļus, ko šitiems teica, varbūt tās starp epizodēm izveidot, to jau redzēs. Lai nebūtu tā kā daudz, nu, kad katru epizodi jāgaida, kamēr es kaut ko izdaru, tāpēc es varbūt starp epizodēm daudz ko arī sadarīšu. Un redzēt, arī jau smukāk izskatās arī viss. Es vēl aizmirsu šeit ielikt. Pagad, šeit bija šādi, šādi. Jā, šādi bija. Un tad ieliksim vēl šeit stiklu. Un podziņas saliksim. Es domāju, ka tagad jau smukāk izsīsies tas viss un pasieties to salariet vienkārši. Tas ir vienkārši episki. Ko jūs sakat, diezgan smuki jau sāk veidoties. Nav nekas arī grūts, nav nekas arī viegls. Vienkārši kaut kas standarta versijā. Un jā, tātad, kā man vispār šādu plānu izdodas, vispirms, ja jūs gribat kaut ko tādu ļoti īpašu smuku taisīt, es iesaku izveidot tā kā singleplayerī. Tā kā mapi, piemēram, ar tā kā flatboard, kad ir tikai taisnes viss. Un tur ar kreatīvo, tā kā jūs varat patestēt kaut ko. Jo man pašam ir izveidot tā kā kreatīvā pasaule, kur es tā kā vispirms es tur izveidoju un tikai tad es taisu SideSMP serverī vai arī citos serveros. Ja vienkārši tā ir, tur izveidot to, nu tā kā tu vari izdomāt ar kreatīvo visu, vai tev kaut kas nepatīk, tu vari ātri iznīcināt. Un visas blokus tu mierīgi var dabūt vienā sekundē. Tāpēc es saku, tā kreatīvā pasaule ir diezgan forši. Vispirms, ja tu kaut ko gribi tādu taisīt serveri, tad iesaku vispirms uztaisīt tur un tad pārējā. Un jā, un es domāju, ka kaut kad arī drīzumā būs atkal tiešraides pa SideSMP. Un jā, runājot par daudz arī par to, kad es ieju, piemēram, site frakcijās, tātad site frakcijās man arī ir tieši šāds pats niks. Tā kā jūs zināsiet, ja es iet, es īstais. Jā, daudz uzreiz, kas ieeju, saka, ka es esmu fakes it kā. Bet tā nav. Tā kā jā, tāpēc. Un jā, mēs tā kā pabeidzām to pirmo stāvu. Es domāju, ka es arī grīdi ielikšu kaut kas starp epizodēm. Un jā, tā kā mums ir tā kā savā spawn mājiņa. Nu jā, spawn mājiņa, bet tā kā bāzes galvenā māja, tad mēs varbūt visticamāk mēs paši dzīvosim un to pārējie būs kaut kāds izskatām uztaisīts, bet tajās arī varēs iet. Un jā, tāpēc es domāju, varbūt tās šitien es sākšu to atkal varbūt tās būs tāds neliels timelapsiņš, kāds bišķīt nolīdzinu šito kalnu un tur es arī uztaisīšu to fermu. Un jā, arī tātad sasveicināsim, septemirs. Ārprāts. Jā. Uzrakstīs veiks viņam. Un tad jau arī skatīsim.
Nu, ko tātad tikko pabeidzu šo fermu. Domāju, ka viņa jau ir diezgan smuka, tātad viņa jau ir pilnībā pabeigta. Un tagad tikai jāgaida, kas augs, jo pasieties diezgan būs interesanti, ja piemēram te viss apaugs apkārt. Un jā, tāda šī nu būs tā ferma. Un pēdējais, kas mums tagad ir atliek uztaisīt, tas ir šeit to ostiņu. Un es jau iesādu bišķi taisīt tā kā šito ostas vietiņu, nu, kur tā lai stāvēs, bet, protams, es uz nākošajam epizodu tā kā mēģināšu. Es domāju, ka starp epizodēm es viņu pārtaisīšu, šī tāds, kā jūs redzat, tāds nebūs. Un būs divreiz smukāks, arī te būs tāda mājiņa uz nākošo epizodi jau. Un es jau domāju, ka ar šos varbūt beigšu šo epizodi, un tad jau tiksimies 4. epizodē, un tad jau arī rakstiet komentāros, ko jūs gribat, lai es uzceļu, un tad jau līdz nākošajai epizodei.